braukšu uz ZC čempionātu finālu Jūrmalā un cik jūs esat labni ar mani, ka es neaizskolējos. Tur man un dažiem citiem youtuberiem vēl būs meetups un es nevaru sagaidīt jūs satikt. Let's go! Nu jā, mēs tikko paņēmām Evelīnu. Vienmēr laipni. Es ļoti pieminēju tev aizsējā, tuvojas atvainoju. Jā, un mēs brum uz festivālu mūs ved Inga ar Daira. Paskat, čau. Jūs kā ļoti palīdzat filmēt manu video, starp citu. Vlogception! Sveiki, mani dārgie skatītāji! Es pārņemu Lauras kanālu. Laura mana vidība skatās, ka viņš Es neredzēju, ka viņi ielikt pēc tā. Man ļoti patīk klēts. Ļoti atbalstu viņas video. Es tālēju, ka tu esi mans puisis. Tas ir diezgan skumji. Pagaid pastāsti, kur mēs esam. Mēs pašlaik esam Jūrmalā. Tu esi neskatīmā ļoti tuvu manai sejai. Mēs pastāstījām. Fun fact, kaut kur šeit ir man uztaisīt viena Instagram bilde, kur es izdzēs, man šķiet skumji. True fans will know. True lācīši will know. Es vienkārši nekad neesmu sapratis, kāpēc tiem kokiem jābūt kā kvadrāta lapām. Kādiem ko? Taču fashion. Evelīna, es esmu bildi. Es tik labi, un tad esmu es vienkārši kaut kādu, nezinu, rūķis kaut kā. Es izsāku bildēs, es tos tik labi. You sure about that? Ko tu uzrakstīji? YouTube for life. Ak, Dievs. Wildlife shot, professional filming. Man liekas, pusi no video būs vienkārši, kā mēs filmējam vienu otru. Vai ne? Mēs iepazināmies ar daudz dimantiņiem. Tieši tā. Vai nav mīlīgi? Es arī gribu dimanti. Un viņas man apbežoja par to, cik es esmu īsa ļoti nepieklājīga. Es esmu gara. Aha. Sapratu par to čīksti visu ceļu. Man patīk čīkstēt. Tā tāds sporta krūšs tur jūs svārkos un brīdis. Kāpēc vēl ir augsti Latvijā? Es šeit saltu ar jaku un viņi bez krākliem tur ūdens. Nu, okei. Iepazīties, lai mēs varam parunāties ar meitenēm un youtuberiem. Tā, man labāk jāiet uz šeit, šajā pozīcijā. Tātad, iepazīsimies ar sēdošiem cilvēkiem. Tātad, kā tevi sauc? Laura. Laura. Laura tev sauc, un kā tev YouTube'ā var atpazīt? Laura. Laura, saklausīt! Cik tev ir sekotāji YouTube'ā? YouTube, man liekas, man ir 29 tūkstoši. Kad tu sāki darboties YouTube'ā? Pirms kādiem, vairāk kā 2 gadiem. Drīz varētu būt 3 gadus. 2-3 gadi apmēram darbojas YouTube'ā. Vai tu vari nodefinēt, pateikt apmēram, kas ir tas, ko tu dari YouTube'ā? Visvairāk. Es vienkārši uzlieku kameru un runāju ar kādu. Un ceru, ka cilvēkiem patīk. Kāds ir labākais
video garums YouTube. Vai jūs esat sapratuši to, vai tas tomēr ir īsāks kāds 5 minūtes, vai tas ir 3 minūtes, vai tomēr 12 minūtes, un cilvēki noturās tā auditorija. Kā tev šķiet, Laura? Nē, nu, tagad jau daudziem zinās, YouTube ir tā, ka, ja pār 10 minūtēm, tad ir periods vairāk reklāmas, nepalīdz vairāk naudas. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki to speciāli izmanto, tad uzlikt 10 minūtes, 1 sekunda garš video. Es to cenšos vienkārši, nav noteikti garums, vienkārši cik liekas vajag, lai sanāk tik labs video ir iespējams uztaisīt tāds ir perfektais garums. Katram video tas ir atšķirīgi. Aiziet! Paldies! Šis ir tas mirklis, kad jūs varēsiet prasīt autogrāfus, jo katrai meitenei rokās ir tādas kartiņas, ko izsniegt jums, prasīt selfijas, prasīt jautājumus, socializēties, runāties. Un Z arī ir kartiņas, varat iet pie viņiem. Inga filmē mūs visu laiku skrien pakaļ kā mamma mazliet bērnam pirmajam koncertā. Mums tikko beidzās parakstu parakstīšana. Es to sākumu spēlēju. Es to sākumu spēlēju spēli, ka es visu vārdus uzrakstīju pēc iespējas nepareizāk kā var. Piemēram, Marijusam uzrakstu Markus un tā tālāk. Un tad es saprotu, ka tas ir nejauka, tad es beidzu. Es drīkstu kaut kā, es vienkārši nevaru. Bija ļoti vēsa vispār, tā kā, paldies, ka drīz sāks vasara, bet tā kā, ok. Bet bija ļoti forši, tāpēc šeit cilvēki. Beidzot būt cilvēki, ok. Tāpēc mēs tagad ejam uz mašīnu, un mēs jau tālīt brauksim mājās. Es pašlaik, ka es tikko mājās no Mītava, bija patiešām ļoti labi Mītavā bija. Tik daudz cilvēks, nekad nav bijusi man pasākums, kur patiešām tik daudz cilvēku kā bija šoreiz. Visu apkārt notika visi tādi festivāli, tur pašam tur bija skatuvē ar slavnībām, ļoti forši. Un daži no jums man uzdāvināja dāvanas, un man likās, ka būtu forši, ja es viņas varētu parādīt. Liels paldies visiem, kuri atnāca, atbalstīja, un liels paldies par dāvanām arī. Es sākšu ar dažiem zīmējumiem. Lielākā daļa un ar lielākā daļu, es domāju, visi man vienkārši atsūtīja zīmējumus ar suņiem, par ko es vispār neiebilstu. Šeit ir smuks mopsis. Šeit ir vēl viens suns. Un šeit ir vēl 2 suņi. Viena meitiņa man uzdāvināja šādu paciņu. Šeit iekšā ir putrs nākamajam rītam. Čupa-čups un končs. Šis ir tās, kuras ielēdz mutē, tad tu atver, un tad tur šprakst, un tad tu esi krūts. Šeit ir rakstīts, ka šeit ir 2 putras iedots, jo nav heits, bet es nemāku gatavot. Tā ir taisnība, bet es esmu aizvainota. Paldies, Paula! Šeit vēl viena meita man uzdāvināja paciņu, kur ir 2 ietītas dāvanas. Šeit rakstīts vasara. Es minēšu, ka tā ir glāze, jo tā ir glāze. Bet iepakojums ir ar Ziemassvētku vecīšiem. Nu, nice, glāze, man patīk glāze. Ak, Dievs, šeit ir vairāk dāvanas. Ak, Dievs, man sajūt, ka man es aptaisu vaļā. Vēl ar zīmītēm. Tavām spējām virtuvē. Šeit ir stanziņas. Teicis apvižot manas virtuves spējas. Šeit ir, lai pie tevis atnāktu mūza.
Tie ir krītiņi. Man tik sen nav bijuši krītiņi. Man pietrūkst tas, ka es biju maz un gāju kā mazs huligāns pa asfaltu ar krītiņiem zīmēm. Man tas būs jāizdara kaut kā. Šeit vēl ir princesēm. Starp neviens neieviesnā kamerā. Tik forši man ir vēl sajūta, ka es vienkārši tikko atvēru svapa paciņu. Paldies liels! Es, man liekas, vairs nevaru atrast vārdu, kas man uzdāvināja. Paldies tik stilīgi. Un paldies Danielai par šo plakātu. Nu jā, šis būs tīri īsts vlogs. Notika diezgan daudz, bet man nebija iespējas pilnīgi visu nofilmēt. Paldies, ka skatīšanos, paldies visiem, kur atnāca mani satikt. Un, jā, atā.